Tātad par šodienas svētkiem. Pirmajā lasījumā mēs dzirdējām Ķēniņa Salomona lūgšanu, kad dievnams bija gatavs, tas pirmā Jeruzalemes svētnīca bija gatava. Un notika tas, ko mēs šodien saucam par dievnama iesvētīšanu. Un šajā lūgšanā ļoti būtiski elementi, kuriem ir vērts iziet cauri. Tātad pirmais, ka viņš jautā, vai tad patiešām Dievs dzīvo zemes virsū, ka Dievu jau nevar uzņemt nec debesis, nec viņu nekas nevar iekļaut. Un kā tad to spēs šis nams, ko viņš uzcēla un kurā mēs atrodamies. Bet pēc tam seko viņa tāda paļāvības pirmo lūgšanā. Bet viņš saka, uzklausi to saucienu un lūgšanu, ko tavs kalps šodien raida tavā priekšā. Un tālāk, lai dienu un nakti tavas acis raudzītos uz šo namu, uz šo vietu, par kuru tu sacīji, tur būs mans vārds. Tātad šai namā mīt viņa vārds, tiek sludināts viņa vārds, tiek skaidrots viņa vārds, un šajā vārdā viņš ir klātesošs. Tālāk ir teikts, ka lai tu uzklausītu lūgumus, ko tavs kalps no šīs vietas sūta uz tevi. Un tad viņi saka, uzklausi sava kalpa no savas tautas lūgšanu, ko viņi lūgs šajā vietā. Uzklausi savā mājokļa vietā debesīs, un uzklausot tas ir žēlīgs. Tātad Salomons lūdz, lai Dieva acis dienu un nakti raugās uz šo vietu. Tas nozīmē, lai viņš ir īpaši uzmanīgs pret to, kas šeit notiek, un lai viņa auss, protams, pārnestā nozīmē dzird tos lūgumus, kas ir raidīti no šejienes. Tas nozīmē, ka starp dienam un debesīm Dievu ir kaut kāds noslēpumēns kanāls, papildus saziņas kanāls, un tā ir Dieva izvēle, tas ir Dieva lēmums, ka viņš ir izlēmis, ka lūgšana, kas šajā vietā tiek raidīta uz viņu, ir īpaša. Protams, lūgties mēs varam visu, bet šajā vietā, Dievnamā, viņš to ir izredzējis, saka, es būšu uzmanīgāks pret jūsu lūgšanām, ko jūs šeit lūgsieties. Tātad šeit ir noslēpumaina Dieva klātbūtne šai namā, un tātad tā klātbūtne ir caur sludināto vārdu. Arī šeit uz ambonas ir rakstīts, ka šodien par Dievu balsi dzirdat, necietiniet savas sirdis. Tātad Dievnams ir pilns ar Dieva vārdu, un, piemēram, mūsu brāļu protestantu, luterāņu baznīcās, tur ir akcents, kas ir galvenais elements. Ir baznīcas, kurās iediņas vielas notiek arī tātad tikai uz vārdu ir akcents. Piemēram, pareizcīgo baznīcās ir arī akcents uz ikonām. Arī svētbildes ir kā tādi logi uz neredzamo pasauli, kuri padara klātesošu to realitāti, kuru viņi attēlo. Bet mums ir vēl viens elements ļoti būtisks. Tas ir tas, ko mēs saucam par tabernākulu, kur ir Kristus miesa zem maizes zīmēm. Kā mēs apliecinām, tur viņš ir klātesošs visā pilnībā. Un mana pārliecība un mana arī iekšējā pieredze ir tāda, ka tas rada to garīgi, pat es teiktu, psiholoģiski siltu atmosfēru mūsu dievnamos, kad mēs tur ieejam, ka tur ir tā noslēpumainā klātbūtnes sajūta. Tā kā mēs dzirdējām Salomonu, ir Dieva svētnīca, ka mūsu sirds runā, viņa pasaka mums priekšā, ka jā, līdzīgi tam kā evaņģēlijos pēc kunga augšā celšanās. Mēs redzam tur vairākas tās situācijas, kad ceļā, piemēram, uz Emaus un mācīja
vai tad